Jau, labrītu. Es jau gribu gulēt. Bet es varu parādīt īstenībā, kas vislabākais, kas man patīk šajā darbā. Vienīgais ir tas, ka, tāds guli. Reāli guli. Un tāds... Agresēs dienas rīts. Pusdeviņi, pudeles pa grīdu un kaut ko bļaustās kaimiņi. Metājas un kaut ko bļaustās kaimiņi. Sāpdeniņi. Un tu jau esi darbā, bļāģ, jobani. Bļāģ, tikko varēja. Kroči, tas ir pēc labākais īstenībā. Tās hujākš un tu esi darbā. Bļāģ, nevienā citā profesijā tā nav. Tu man varu stāstīt, ko tu gribi, bet tā gribu mīst. Jā, hujāvākais ir tas. Te pamosies, es tā gribu mīst. Un vienīgais, kas tev ir, vai tagad tev ir jāaiziet, jāspūtās, vai tev jābrauc pie klientu, vai arī... Jā, pēc tam saklāsim. Vai arī... Mēs biksā, bļā. Kroči, es piebraucu pie... Štātā. Īstenībā es varu ar jums aizbraukt. Es gribu mīst, bļoška, gribu mīst, sučka. Neviens neizbrauks, ceru, ka neviens tagad neizbrauks. Neizbrauks. Agresēs dienas rīts, 8:30. Tikai tagad ir jau 12. Un klients sajabēlā. Labi, ka neizvanā. Un man piedāvā tagad uz Ņujorku braukt, bet viņam teica, šitais traks veči, bļēd, man liekas, ka viņš neizturēs. Un man vajag otrdien būt jau Jārdā. Tāpēc, es neatbalstu to ceremoniju. Un ja es tur saplīsīšu, tās būs pīzdā. Neviens man ne biļeti apmaksās uz Čikāgo, jo man no turienes ir jābrauc uz Dusseldorfu. Un, jā. Tā kaut kā viņš ir. Tu esi krāsavčiks. Tā mums ir stovu hauva vispār. Es visam šito aizvurs. Es jau eju atvaļinājumā. Kroči, jāiet pamīst. Es domāju, kameru neturēsim, neskatīsimies uz manu lielo krānu. Un... kādam noskodīs, nezinu. Iešu pie zobārsta, beigās man krānu nogriezīs un skatos, kādam būs pasaulē lielākais krāns. Kroči, šitais nav tas sūds. Es eju pamīsti, jo man reāli gribās. Un, kroči, tiekamies deliverijā. Kroči, mums ir vēl viens damage, ko es nahuj nevaru uztaisīt. Kroči, šitais sūds nolūza. Pieaugšu bildes jums. Šai sūds nolūza un noskrāpēja rekus tai mašīnai lukturi un man reāli gribās kliegt, spiegt un kas jobans darbs, ej tu dīrst. Un kā es varu tādas lietas paredzēt, bļē, nahu? Ka tur, bļē, kaut kas noplīsīs no mašīnas, bļē, saskrāpēt citu mašīnu. Nu, jebal. Vienkārši. Tālāk tikai emocijas tajā redzēs, kā tur būs. Nos klients izjaukšu un tās mašīnas ņem. Tev redzēs. Kroči, mēs tagad izdarīsim tā, kā mēs... Bļaļ, vajadzēja cimdus paņemt. Bļaļ, stulbais darbs. Nu, bļaļ, stulbais darbs reāli. Visur ir tava vaina, pat ja viņas nav. Tagad man... Hello? Are you delivering now or not yet? Not yet. I'm like in a... I just woke up like half an hour ago, go wash my face, everything else, and somebody come to me and said, yeah, hey man, look, you can have the problem on the road. And now I'm figuring out this shit. Okay, so let me know. Okay. Thank you. Besī laukā, ka mani steidzina, bļa.
Пошел нахуй, реально, бля. Виталий, fuck off нахуй, блядь. Let you know, бля. Fuck off нахуй, сука. I will let you know, бля, when I go away, нахуй, from this ёбаный job, бля. Šitais mums saplīsa, ja? Jā. Šitais jau ir vesels. Huļi, viņi šito nav uzlikuši, bļa, pridurki jebani. Kad šitais var te stāvēt, vai ne? Yes. Taču tad jau šito uzliksim virsū. Little bit pīsaks un visi kārtīgi. Bļē, ja tu tagad suka nestāvēsi, bļāj. Jā, izšķēdīši bau. Gribēju iemest salonā, viņš, bļē, tās klients, bļē, aizvars. Karoči, gribu lamāties tikai vienīgi jobanīs trāks, bļē, jobanā suka, bļē, ģīpiš tev nahuj, bļē. Pidaraska. Tur jau braucam tālāk. Redzēsim, dzīvosim, redzēsim, kā šo jobanos aizvedīsim. Kā šo jobanos viestu aizvedīsim, jo tā riepa vēl, karoči, bļēd, tagad vēl jauns damečs. Vienkārši, Karoči, es vispār man ir ļoti liels dusmas. Un kā ir, tā ir, karoči. Paskaidrosim. Mums tāpat nesūta jobano naudu. Jāuzvano tā jobanai sukai, bļē, nahuj. Are you fucking kidding me, bļēd? Where are you? Šļuška, bļēd. Send me fucking money, bļēd. Can I call you later, bļēd? Fuck off, need your later, bļēd. I will call you suka 10 times today, bļēd. Connect phone. Šis ir riktīgi mēdesmu. Your call has been forwarded to... What forwarded, bļē? 20 minūtes. On appointment, bļē. 20 minutes, bļē. Call you later. Something else all the time. Fucking hell, jobanī suka, bļē. Millennium, fuck off, nahuj. Pidaraskas jebanās, bļē. And this is natural emotions, bļē. Pidaras, nahuj. Suka, nahuj. Jebani kropļi, bļē, nahuj. I'm gonna go there. And if they're not gonna count me money, I'm gonna smack the shit out of here. I'm gonna put the hammer in there, блядь. Ёбаный трак. Сука. Придурки ебаные, блядь. Сучкас, блядь. Millennium, you are сучка, блядь. Ебаный пидор, блядь. Маука ебана, блядь. I must cry about a сука ёбаный salary, блядь. Are you fucking kidding me? This suka jobany job is so stressful. And I must stress about everything, bля. Salary. Trucks, blядь, нахуй. Truck is, blядь, bullshit, нахуй, is never working, blядь, нахуй, great. Trailer also is the, blядь, same bullshit as the truck. And you guys also suck a dick, really. Fucking hell, answer, blядь, like after 1 day, blядь, нахуй. Even if you answer, blядь, when you call, blядь, 3 times more, then they only answer, blядь. Motherfucker piece of shit, нахуй. Сука ебаный, блядь. Соси хуй, блядь. Pidar ебаный. You're gonna suck the dick when I come go there and you're not gonna send me salary. Believe me, I must smack the shit out of you. I don't care, I can deport me, really, I fucking don't care. Pidaraska ебана. We still got bomb hydro. We just doubling it in the night bombs. That's when young. Okay, короче.
Mēs nometām to lielo mašinu. Paldies Dievam, viņam bija forklifts. Un mēs varējām pacelt to Priusu augšā. Viss chill, viss ir izdevies, viss bija. Bet tagad ir lielākā problēma. Man 6 stundas vēl jābrauc, apmēram 5:50. Un kas ir pa problēmu? Problēma slēpjas tajā, kad tam čalim, pa kuru mēs vedam šito brīnumu. Viņam nav forkliftu, un es aizmirsu arī šitam čalītim paprasīt, lai uzliek viņu 180 grādos apgriezt, un tad mēs viņu dabūtu not. Bet tagad man nav ne mazākās nojausmas, kā mēs viņu dabūsim nost. Īstenībā tas jau pat man nav jādomā. Pa lielam iedod viņam atslēgas. Iedod parakstīties, un kā tad dabūju viņas nost, tas ir man pilnīgi neko neizsaka. Un tā kā man par to vispār nebūtu jāsatraucās. Bet viss, ko es varu pateikt, ka būs ļoti liels čakars. Arī tāds ļoti pretīnākošs cilvēks, teiksim tā, viņš tāds, jā, tad izdomāsim, karoči, kaut kas būs jādara, jādomā. Un labi, bet es tur redzēju to, ka tur tas stienis, kas satur riepu, ķēga vai kā viņi sauc latviski. Kur man bija jābrauc? Es ceru, ka šeit pareizi ceļš. Karoči, tā ķēga vai balstienis vai kas tas ir. Karoči, viņš vispār skatās citā virzienā. Un tas ir ļoti, ļoti fucked up. Tāpēc, kad es nezinu, kā mēs tās mašīnas dabūsim nost. Un kāds būs nākamais plāns. Mums baigi grūti kaut ko vispār izdomāt. Bet es ceru, ka mums saies ceļš tāds arī jobāns baļaģis motors. Maucu tikai, es gribu īstenībā būt šitajā pusē, lai līniju labāk redzētu. Pārkārtojamies uz otru pusīti. Nezinu, kā viņš dabūs viņu nost, ko viņš darīs, kāds viņa mērķis, bet tas būs labs pisaks. Un dēļ tā labā pisaka mēs varam iestāt pāris stundām tur. Man liekas, man nav nākamie laudi, nezinu, vai līdz pirmdienai vēl būs pār viņa. Tad ceru, ka nē, es varēšu prosta atpūsties, iet dušiņā, izbaudīt savu brīvo laiku, jo šitais vietas man jau reāli ir apnicis. Es laiku izdomāt, domā. Un pideras tu esi. Nu pasaka, ka tu neesi kroplis. Tad paldies nepasaka. Groči. Jā, baigi interesanti. Staigi vien piedzīvojumi. Šitā ir tikai otrā reize, kad es vedu tādas sapistas mašīnas. Bet šī ir pirmā reize, kad viņai nebraucama tā mašīna. Kāds notiks tālāk? Man nav ne mazākās nojausmas. Šeit man nebija ko filmēt, tāpēc, ka forkliftu pacēlu. Bet es domāju, tur mums būs ko papisties, un es tur reāli varētu uzlikt kameru uz galvas un parādīt, kā izskatās pīsaks par rubli. Yes, cool kārdo. Sparrow. Mēs tutu izbrauken. Un, jā. Ok, let's go ceļā. Es gribu aizbraukt ātrāk šo huļņu izdarīt un aizbraukt dušiņā. Reāli dušā gribās tā kā ēst. Un ēst arī gribās. Bet ēst mēs tiksim laikam, tā kā mums vēl bāka ir diezgan. Nu, maksimums pēc 150 mailēm, kas kaut kādas 2 stundas. Nu, neko darīt. Dersim ūdeni. Sulas un uzēdīsim popkornu. Reāli, bļaļ. Es ceru, ka jūs, bļaļ, ko mani skatoties, ēdat kaut ko tur, nezinu, tur popkorniņu. Mums izpīpājat kāsi, iedzerat aliņu, tējiņu. Tur cepumiņu uzgraužat.
cerams, ka jūs neēdat tā kā es kā cūka. Nu, īstenībā, es ļoti ceru, ka jums šitais viss patiks. Nezinu, es kādreiz vēlreiz to šito darbu dzīvē darīt, bet es ceru, ka vismaz jums kontents patīk, ka jums patīk tas, ko jūs redzat, un ja nepalīdz, tad vienkārši kaut kāds reāli adventure contents. Mēģinu reāli pirmo reizi ar kameru šādi staigāt, ko filmēt. Mēģinu pierast pie tās domas, ka man tas ir jādara. Nu tā kā, bieži. Ka nav ko čakarēties. Ir jāparāda, kāda ir tā dzīve. Un es netaisos būt kaut kāds blogeris, hujogeris, vēl kaut kas. Vienkārši čalīts pa žižņi. Pisās un filmē. Filmē, kāds ir tas viņa pisaks, nu? Es ceru, ka jūs saprotat. Ka es netēloju nekādu zvaigzni, tur vai vēl kaut ko. Es vienkārši esmu tāds, kāds esmu. Un katram mums ir savi niķi, stiķi. Galvenais, ka mēs, kā, ar viņiem faitojam. Tā kā jūs man paliekam šitajā, vai tas būs viens video vai divi atsevišķi, jūs vēl izdomājuši, bet jūs man esat redzējuši gan dusmīgi, gan priecīgi, gan pārlaimīgu. Karoči, tāds ir tas darbs. Tā kā, nezinu, cik ilgi es vēl filmēšu šito, jo man nav palikuši pāris dienas. Vai parādīt arī lidojumu, kad es braucu uz Nīderlandi, ar saviem draugiem tur izklaidējamies un tā tālāk. Kāds viss beidzās, cik labi, to mēs redzēsim. Bet man liekas, ka tā ir izdarīšu, es uzfilmēšu. Parādīšu savus čokus, lai viņi arī redz savu YouTube. Jā, lahuienie paceni, man ir labākie draugi. Un, jā, kaut kā tā. Jā, tās sajūtas, ka es zinu, ka es drīz satikšu savējos vispārējos, ja godīgi ir baigi amazing. Baigi amazing, es nevaru sakritīt savas draugus un draudzeni un visu pārējos. Ai, kā mēs dzersim un tusēsim, jūs pat nevarat reāli iedomāties. Tā ir Mārtiņa rampam dziesmas, tā viņa sauc. Žēl, ka nevar YouTubā ielikt bišķi vairāk tās. Arī parādīt, kā es vaiboju pa ceļiņam bišķiņ zinkā un šitā tā, jau jūs tikai redzat manas mazus snipetiņus. Tikai es saprotu, ka man var uzlikt autora tiesības. Jobanās, jibanāt, vienmēr visu laiku pa dzīvi tev puļoči, vienmēr tev ierobežo. Nu, ko darīt? Tāpēc mēs pielāgojamies, vai ne? Exactly. Gudri cilvēki pielāgojas. Viņi neiet pa straumi, viņi iet pret straumi. Vai ne? Nezinu, ko es tagad pateicu, bet likās, bļāj, šausmīgi smārt, nahuj. Pēc ceļam, kā jau vienmēr jāuzpildās. Ne tikai uz mašīnu, uz traku, bet arī pašam jāuzpildās, ir jāiet paēst, mans draugs. Karoči, jāpaņem tos centus arī, ja nu tomēr vajadzēs, ja man vajag jāatbrīvojās no tās naudas. Un es tā kā gribu kaut ko riktīgi garšīgi šoreiz paēst. Es gribu reāli ahuiena paēst tagad. Tāpēc, ka man jau apnika jau vēst jau visādus hotdogus un tā tālāk. Tā, uzliksim pildīties bišķīt. Tagad jāpaņem šitais jānoliek, šitais jāpaņem. Es gribēju cimdus uzvilkt.
pietiks ar vienu. Te vairāk nevajag. Vairāk darbības nevajag. Ar vienu roku. Bļaļ, visur vienu roku. Jā, kā mēs to dabūsim nost, man nav ne mazākās nožēlas. Man jau sāk pāris idejas rasties. Tad čalītim jābūt ar kaut kādiem instrumentiem līdzi. Varētu to riepu liekt laukā uz to pusi, pabraukt bišķi, liekt laukā, pabraukt bišķi, tiet laukā. Tas ir vienīgais veids, kā viņu dabūt nost. Jo man nekā tāda tieva nav un gara. Tur vajag kaut ko garu, lai tā, lai ir spēks tomēr to riepu atlocīt. Jo tādu īsu koku tu jau neko neizdarīs. Pastieties, cik ļoti traks ir īstenībā aizdirs. Viņš vienkārši izstāsta kā monstrs, apakalipses laikā. Un nomazgāsim ekrānu, Quadra HD ekrānu ar vienu roku, tā tu jau īstenībā. Vaniņa, vaniņa, aniņa, vaniņa, tu siltais ūdens. Aniņa, vaniņa, Speak and span. Mirdz un laistās. Tā, paskatāmies, vai mūsu $120. Bet mēs gribam sakrāt vēl punktus. Es pār neparādīju. Man bija sakrājušies tie punkti diezgan daudz. Domāju. Kurš par katru šito punktu reiz 4 un 100 punkti ir, kurš iedomājieties, 33 galoni, reiz 4. Aizver savu muti. Kroči, es ar to roku, kuru nevajadzēja. Iedomājieties, 33 galoni, reiz 4, jo par 1 galonu 4 punkti. Un 100 punkti ir $1. Kroči, es biju... Es aizmiršu. Opā, uzreiz ielīda. Iespraudās. Oi, jānospiež podziņu, aizmurs. Ja ir priekšpēle jāsāk. Bet, kroči, es vakar nopirku. Es tūlīt beigšu pildīties, šitais būs ļoti ātri, un es te parādīšu. Pa 5 punktiem es nopirku savu 2 kreklus. Viņi nekā tāda, tā kā šitais parastais, tikai bez, protams, Adidas. Tas nav Adidas. Bet arī es skatos normāli. Ui, bļāč. Ui, izšpļāva kaut ko. Viņas noskvirčoja. Jāpnāc. Trakīt. Ko tu tik netīta šodien? Vispār. Šitās sievietes. Kroči, tad parādīšu. Vienīgi es jau sālocīju viņu. Vaļā, apšikā. Kroči, kur es liku viņus? Labs jautājums. Man liekas, ka re, kur viņi ir. Tā mēs pa 22. Tu tādi prosta brūns. Prosta brūns ar kabatiņu, piemēram. Tad parādīšu. Šitāds te. Nu, nekas tāds īpašs, bet man nebija pelēkas krāsas un brūnas krāsas tieši džempuka, lai mačotu fitiņam. Jo man ir šorti tādās krāsās, bet man nebija nekad džemperi tādās krāsās. Jā, pa tiem punktiem, es domāju, diezgan ideāli, nu, to nav pašam jāpērk. Un taks arī neiet uz viņiem. Tā kā salokam kārtīgi. Mēs neesam bomži, vai ne? Mums jāsakārto viss ir kārtīgi, mans draugs. Paņemaiši.
Viens krekls maksā kaut 19, bet tu ņem 2, tad, koroči, par vienu vajag maksāt 12. Tā kā izdevīgs dīls. Es tā vismaz domāju. Es esmu paņemt kaut ko pahavā. Es gribu ēsti. Ēsti. Es gribu uztaisīt kāds remix. Es gribu ēsti. Es gribu Havaju. Bļāt, cik karsti. Atkal jebait. Tām jāizslēdz šitais, ne? Lai viņš dzen ārā no salona to karsto gaisu. Fīri mana fīri, fīri mana mīri, pa-na-na-na-na. Mums būs autortiesība pārkāpums, ja mēs tā turpinām. Taču es laikam atstāšu traku ieslēgt, nu pohuj. Nu es nevaru šitā tā. Es nevaru reāli šitā izturēt to karstumu. Nepastāv vaļā. Bet tagad vismaz traks man nesit ar elektrību vairāk, kas ļoti pozitīvi. Tā iesim pahavāt. Gribu ēsti. Un kāds počurāja. Nā. Ledu. Labi, ka es atcerējos. Free refill. Mēs izmantosim visu šajā Amerikā. Visu, ko vien var izmantot. Jāpaņem veico. Tad, kad ir parasti man vai nu sabojājas, ar ko es vienkārši paņemu jaunu. Par jaunu principā būtu jāmaksā, bet es pasaku, ka nē, man jau bija pierādi, ka nebija. Apmēram, zin kā, šitādā stilā. Kādi te trakīgi studāji. Šitādi te arī ir. Šitie visinteresantākie, ja godīgi, es nesakotu, kā ar tādiem var braukt. Izstāst tā kā, nezinu, no multenes kaut kādas. Nu, tu reāli paskatīt. Stilīgi, bet braukt ikdienā tādā. Nē, nu, ja viņiem ir aizmugurā tā kā mājā, kāpēc nē? Bišķīt, jā, nesaprotu tādus trakus, bet, nu, labi, cilvēki, ja brauc ar viņiem, tad tā tad viss ir normāli. Viņš palīdīsim cilvēku. Jokamē. Es gribu reāli beidzot. Šitā te. Bacon breakfast bowl vai sausage breakfast? Nu, ko izvēlēties? Bacon ar sausage. Bacon ar sausage. Pagam, labi, aiziesim. Viss šito te. Kurš paņem šitā? Pats interesantākais man no to smurfu dzēriena bija ļoti spilgti zaļa kaka. Es jau to pirms mēneša eksperimentēju un man Google Gemini pateica to, ka tu esi ēdis dārzeņus par daudz un tā tālāk. Beigās biju apķērīgāks un uzrakstīju, vai tas varētu būt no šī zilā dzēriena. Viņš teica, jā, zila krāsa izraisa ļoti spilgti zaļa kaku. Smurfi vem. Un šoreiz viņš tādu šķidrāk. Būs nice. Jā, šitais būs riktīgi nice. Viņš tāds šķidrāks diezgan ir. Es vēl gribēju pielikt mašu spraitu vai vēl kaut ko, bet viņš izāja visu. Okay. Tālāk, daļše. Paņemam šitā. Un te bija jābūt dakšiņām arī. Kur dakšiņas? Kur ir arī dakšiņas, ne karotes. Kur arī ir dakšiņas. Tur šitā setiņš mums būs tagad. Pahavāsim un brauksim tālāk ar klientu. Tur es eju norēķināties, jo baigi grūti man jāpaņem visi rokās, ja es nevaru filmēt. Čau!